lietas, tiek arī nepazīstas Valērijas, reizes Valērijas vadītājs. Izskatīsim hidrauliskas pieslēgumus schēmas, elektrības pieslēgumus, visādas nianses, arī skaidrību, kā pareizi montēt jaunas paudzes iekārtas, kā pareizi darboties ar jaunām gazēm. Kaskādēs kontrolu, izskatīsim sildītājus un iekārtas iespējas. Te mēs redzam visizplatītāko schēmu, kur ir parādīts, ko iekārtas spēj vadīt, kādus mezglus. Te mēs redzam, ka iekārtas spēj vadīt divas aptveres zonas. Iekārta pati spēj arī maisīt zemes temperatūras zonas. Viss tas notiek pēc jebkādiem papildus moduliem. Visa vadība ir ielikta jau no rūpnīcas, tas nāk komplektācija. Tagad, kā mēs te redzam, visi hidrauliskie slēgumi saistās ar to, kā mums pastāv akumulācijas spēka. Tas ir nosacījums no rūpnīcas, lai nodrošinātu minimālu aptveres šķidrumu daudzumu. Tas ir ļoti svarīgs moments, lai iekārtas spētu pilnvērtīgi un efektīvi darboties. Ja mums ir situācija, ka mums ir kaut kāda mazā aptveres platība, mēs varam šo te bufertvērtnīgi vienkārši ielikt ķēdē, ja mums nav nekāda papildus cirkulācijas un maisīšanas mezgļus. Tad mēs liekam vienkārši virknē, bet iekārtai jebkurā gadījumā jānodrošina minimālu aptveres šķidrumu daudzums. Ja mēs izmantojam iekārtas visas funkcijas, tad, slēdzot vairākas zonas skaidumus, mums parādās arī papildus sensors, lai iekārta redz temperatūru, kopējo padarēs temperatūru un spēj arī to visu precīzi regulēt. Ja mums ir ārējais siltuma avots, kas var būt gāzes katls vai grāmatu katls vai jebkurš cits, tad ir sildītais galvenais nosacījums, lai šīs sensors būtu pēc visiem siltuma avotiem. Tā kā te var redzēt, ka iekārta spēj vadīt arī augstas temperatūras zonas cirkulācijas sūkni, nodrošina cirkulācijas radiatoriem un pavarīnetiem, kā arī noslēgvārstu. Tas ir, kad iekārta darbojas uz dzēsēšanas režīmā, lai noslēgtu radiatoru kontūru, jo radiatori, mēs visi zinām, ka uz dzēsību nevar strādāt, tad neveidojas kondensācija. Kā arī iekārta spēj darboties no istabas temperatūras un no sauskuma temperatūras. Arī iekārta ieguvētu karsta ūdens sildīšanas iespēju. Protams, izbeidz svārstu iekārta arī vada, ir nepieciešams sensors. Iekārta spēj vadīt arī recirkulācijas sūkni, var stāvīt grafiku, un pēc nepieciešamības var vērt arī ielikt papildus sildītāju. Bet jāņem vērā, ka iekšējais elektrības sildītājs, viņš darbojas arī tās sagatavošanas, tā kā te mēs varam uztaisīt kādu veidu, kas notiek ar ārēju bloku, mums tiek un tā tiek nodrošināts tās sildītājs. Jā, te ir sistēma, kā mums ir 3 trīsgaitas svārsti. Pirmais trīsgaitas svārsts paslēdzās karstu rūpni, otrais trīsgaitas svārsts viņš pārslēdz zonu, pārslēdz un recirkulācijas sūkni. Protams, šīs te ir paslēdvārsts, viņš regulē tikai dzēsēšanas sūdīšanas režīmu. Miksēšanas trīsgaitas svārstu vadība ir paredzēta 120 sekundžu trīsgaitas svārstu, tāpēc trīsgaitas svārstam iemeklējumam ir jābūt atslēgšanas laikam 120 sekundes, un tad iekārta attiecīgi no pieprasījuma, korīgie atvēršana, un vai piemērs atpakaļ augstāk, ka mums vajag zemāk temperatūra, vai pavērās vaļāk un iedod vairāk augstas temperatūras. Šajā gadījumā arī, ja zemes temperatūras pie otrās zonas kontrolas, mums ir
kurš mērīs padarās vajadzīgu temperatūru, iekārtas pēc zināt, kāda temperatūra ir vajadzīga zemākos lokā. Elektriski mēs varam izmantot divu trīsgaitas vārstu, SPDD un SPST. Mums ir iespēja vadīt monopols vārstus, un arī ir iespēja vadīt vārstus ar pastāvīgu līnijas slēgumu. Jaunas paudzes iekārtām ir ieguvēta arī pretbloķēšanas stūpņu un vārstu aizsardzība. Tas nozīmē, ka mums iekārta nav aktīva. Tajā brīdī, kad nav pieprasījums, mums karstais ūdens to ir atslēgti, tad 24 stundu laikā stūpņiem. Stūpņi paši darbojas kaut kādu brīdi, un arī iekārta pārslēdz vārstus, lai tie nenokļuvē, jo droši vien visi sastāvās ar tādu gadījumu, ka pēc vasaras nokļūt kaut kādu stūpņu vai trīsgaitas vārstu. Te šajā ziņā ir paredzēta aizsardzība. Arī iepriekš jau teicu, ka iekārta nodrošina papildus cirkulācijas stūpņu darbību un kontroli. Kā mums ir maisīšanas mežos stūpnis, karstās zonas cirkulācijas stūpnis, recirkulācijas stūpnis karstajiem ūdeni, un arī, ja mums ir savas kolektors, iekārts spēj vadīt arī savas kolektoru stūpnis. Viss tas funkcijas ir pieejams bez kādām opcijām. Šīs funkcijas ir ierodas jau no ražošanas konkrētā. Un atkarīgi var izvēlēties darbības veidu no telpas temperatūras, bet jebkurā variantā hidrauliskā sistēma mums ir vajadzīgs sensors zemās temperatūras zonē, lai iekārtas spēj noteikt, kāda temperatūra praktiski mums nonāk silto brīvu zonā. Un recirkulācijas, karsta ūdens recirkulācijas stūpņus varam vadīt. Vienīgais šajā ziņā nosacījums ir tāds, ka nevajag likt recirkulācijas stūpņi darboties pārāk garus periodus, jo ja mums ir šī trase ir pārāk gara, nav īpaši siltuma noizolēta, mums būs ļoti liels siltuma zudumi, un iekārti liek pārslēgsies karsta ūdens siltīšanu. Mēs iesakam taisīt pauzes, tas ir recirkulācijas stūpnis likmeniem strādā tā, lai viņš 5 minūtes pastrādā, 20 minūtes stāv mierā. Tā būs daudz efektīvāk, un iekārtēji nevajadzēs lieki pārslēgties sildīt karstu ūdeni. Ir iespēja ievadīt 20 darbības viennaktī, lai vadītu recirkulācijas stūpni. Kas attiecās uz solāro stūpni, ja ir solārais kolektors stūpni, darbības loģiku mēs viņu aktivizējam, un tā temperatūra ir zemākā par 79 grādiem, viņš ieslēdzas, un pēc augstāk vasaras viņš izslēdzas tā. Nokļuvēšanas aizsardzības režīmus, protams, var mainīt. Vispār iekārta ir ļoti daudz režīmus var mainīt, ļoti plašs regulēšanas iespējas pastāv. Tālāk mēs izskatīsim papildus siltuma avotus. Iekārtām ir ieguvēts spējas sildītājs. Visai sērijai viņš ieguvēts izņemot Marslāšu sēriju. Tas ieņem vērā. Šis ieguvētais elektriskais sildītājs silda arī pie vajadzības palīdz karstu ūdeni, iziet dezinfekcijas ciklu. Viņš var būt 3 kilotīgs vai 9 kilotīgs. Parasti būs pieejams 9 kilotīgs variants. Nekotīgo variantu, protams, ir iespēja ierobežot soļos, ievadā pataisīt viņu par 3 kilotīgo. Bet jāņem vērā, ka iekārt pie vajadzības neslēdz uzreiz 9 kilotus,
iekārtas veiks šo siltinātāju pakāpeniski, skatoties pēc apstākļiem. Ir paredzēts arī regulēt timerus sildītājiem, pēc cik ilga laikā viņš slēdzās pie kādām temperatūram, to visu var sareglēt, atbilstoši individuālajiem prasībām. Tādas ir vajadzīgas. No rūpnīcas, kad mēs startējam iekārtu, ir nepieciešams ar 3 switchiem pateikt, kāds sildītājs stāv iekšā, uz ko viņš darbojas un cik soli, un vai viņš arī darbojas uz karsto ūdeni. Mēs iesakām atļaut viņu darboties pilnā jodā, un arī atļaut viņam darboties karstā ūdens režīmā, lai palīdzētu iekārtē pie vajadzības iziet dezinfekcijas funkcija, un arī tiek aktivizēta ātrās sildīšanas funkcija karstā, lai viņš arī palīdz ātri uzsildīt karsto ūdeni. Iekārta arī spēj vadīt papildus siltuma avotu. Papildus siltuma avotu var vadīt vairākos režīmos. Pats izplatētais režīms ir vadīt no saustā kontakta, tad ir saustais kontakts. Iekārta iet, tad nav neiet, arī ir iespēja regulēt pēc ārkārtas temperatūras. Un jaunums var arī iet sarežģītāko ceļu, varbūt sarežģītāk tādā ziņā, ka būs vairāk ieregulēt, bet varbūt tas efektīvākais ceļš, kā var ielikt cenu elektrībai, ja tas ir gāzei, un sopovertīvu, un iekārt pat izņems, ka viņai efektīvāk strādā uz kāda papildus avotu un veidu. Kas? Jā, bet šajā gadījumā tas vairāk strādāja nav biežas cena. Ja cena mainās, tad ir iespēja aktivizēt smart grid, bet ar papildus automātiku, bet tā automātika redz nosacīti, kad ir zema cena, padot iekārtu sausumu kontaktu iekārtu tādā veidā. Bet, protams, tie tarifi ir paredzēti, ka mums ir fiksētas tarifi. Bet vispār, cik mēs redzam? Nē, tur var ielikt no elektrības un grēdas cenas. Jā, viņš arī skatās savu copu. Cik viņš ir efektīvs šajā momentā. Jā. Viņš izdomā, ka viņam tagad nosacīt cops pakrīt un grupi sākot zem 3, elektrības cena ir tāda, gāzes cena ir tāda, vēl tagad man efektīvāk ir uz gāzes. No feedbacka viņam nebūs. Viņš vienkārši tad skaties, kas notiek. Jā. Viņš arī nedarīs viennozīmīgi, nē. Sistēmai ir jābūt kārtībā, ja gāzes datam tiek pārdot signāls, viņam ir jāiet. Un gāzes datam ir jābūt spēja saprast ko sausto kontaktu, ka viņam jāiet. Vai kā termostāts vai tālāk. Pārsti tā biolēnta režīmā arī tiek darīts. Sistēmā ir jābūt kārtībā. Nevar tā nepatolīt sistēmu, un nedarbojas. Jā, bet es saku, tas ir sarežģītāks ceļš, jo pārvīņu sāras pārāk, ka tas būs efektīvākais ceļš. Bet par to pieslēgumu papildus siltītājiem, viņš ir tagad turpgaitā un apakaļgaitā. Bieži vien citi ražotāji iesaka likt tikai turpgaitā. Tieši šajā slaidā mēs redzam, ka viņš ir tā kā caurplē. Šajā gadījumā tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai būtu mums aiz papildus sildītājs sensors, lai iekārta redz kopēju temperatūru. Ja mēs šo sensoru neuzliksim, viņa vadīsies tikai pēc savā sensora, tas jau būs nekorekta informācija. Jā, mēs varam ieslēgt viņam settingos, ieslēgt viņam copu, un tad jau pēc formulas viņš strādā. Protams, jāpiešķirko, jāskatās, ka pirmajā brīdī tiešām tad netiksim, ka viņš paspēsies kaut ko viņš ir pieregulēt, bet jāņem vērā kā tādā iespēja.
iekārta spēja pārdot 0,10 signālu uz ārējiem siltuma avotu. Jā, kā tas vai tas spēja sasaimot 0,10 signālu atkarīgi no pieprasījuma. To kā iekārta pārdošana. Un arī, protams, ir vairāki veidi. Strādā tikai. Pirmais veids tikai siltumsūknis vai strādā kopā, un tad strādā tikai ārējais siltumsūknis. To visu var saregulēt pēc kādas, pēc tam precīzi iekārtē. Kā viņš uzzīmē cenu? Tātad tu var iestatīt, bet atpakaļ saites ar gāzi katru iekārtē nevar. Kādā veidā? Nē, kādā. Tas nav automāti? Es teiktu, pēc Es domāju, jā. Var rokām paslēgt. Zemāk kā šo viņš nestaisies, jo aiz šīs robežas viņš nestaisies. Jo tā ir regulēta. Neskatoties uz to, ka temperatūra nekā. Parasti ir tā vidējā režīmā, kad iekārta paslēsas siltuma avotu, ja siltuma paliek vienalgas, un tiek atvērs. Jā, var likt šādā veidā, visdrīzāk viņš arī aizies, ja viņš tad pats izdala pašā turīs aizies. Bet tik un tā jāpiečiko šīs temperatūras. T4 mini, kurā variants ir minimāla temperatūra, kurā mēs ļaujam iekārtas strādā. Var jau jautājums? Tas viss ir tikai servisnieki. Jā. Jautājums, kā viņš saprot cenu? Mēs to cenu ievedam viņam manuāli paši. Un tas strādā, kā jau iepriekš minēju, tikai... Es īsti nesaprotu jēgu no tā automātikas. No kā? Viņš redz elektrības cenu, viņš redz gāzes cenu, viņš redz savu copu, un viņš pats izredz, ka kādā gadījumā viņam ir labāk darboties ar kādu siltumālu. Vai nu visu kopā palīdzēt, vai noslēgties paši. Tas atsevišķies, ko pat mums ir Tās to sasāpā, kā tā tomēr? Jā, ir iespējams vadīt no sasāpā. Arī, jā. Tas ir tev jābūt drusku fanātiķim un pašam tur caur dienak jābūt tās cenas jāmaina tad nos. Jā. Tas nav tā. Protams, nav tā, ja pašam jāievada aktuālas elektrības cenas. Tas ir domāts, kas ir, ja tev ir noslēgts līgums, tad patstāvīgi vienu cenu. Tas nav par to, kur mainās biržā, kad tev ir noslēgts līgums ar vienu patstāvīgu cenu. Nu labi, man ir noslēgta konkrēta cena, tad kāpēc viņam būtu jāpārslēdzās no viena uz otru? Viņš ir rēķina, kas viņam ir izdevīgāk. Tas ir ka pie kaut kādiem procentiem viņam viens ir izdevīgāk nekā, tad elektrība kaut kādās brīžos izdevīgāk nekā gāze. Tas ir no procentuāli tās darbības. No Tas ir cena nevar. Es biju domājis, ka no biržas nāk iekšā un tad viņš skatās. Cilvēks sēž un vada no biržas. Bet te jau es pats varu pārslēgt. Jā, kā arī pastāvīgi vienkāršākais veids ar saucējām kontaktiem var izdomāt, ka tas ir papildus siltības stācijas vai darbas siltības vai vienkārši atpalinātā vadīšana. Es saprotu. Kas? Tas tā kā eko cilvēki. Jau ir vairāk globāls funkcija. Mūsu gadījumā, es nezinu, cik viņi ir vērtīgi un lietērīgi, jo tas strādās noteikti tikai vasarā. Vasarā mums to enerģiju īpaši nav kur bāzt, mums nav pasniegts. Jā, ar vienu piegājienu iekārtas sasildīs karstu ūdeni un labi jau mums pieslēgt dzestēšanu. Bet, ja kurā variantā tā funkcijā pastāv, mēs caur smagu funkciju varam regulēt iekārtu dabi vairākos režīmus. Tālāk es parādīšu, kā viņš darbosies uz smagu. Un jā, papildus siltītājs, kā mēs varam iepriekš
izmantot tvertnes sildītāju. Tas nav obligāti, tas vairāk backup-am. Jāņem vērā, kā iekārtas savu iepavēto IBH sildītāju izmanto arī karsta ūdens sagatavošanu. Jā, un gadījumā, kad mums parādās akumulācijas tvertnē, tad mums ir obligāti nepieciešams akumulācijas tvertnes sensors, lai iekārta saprot, kāda ir temperatūra akumulācijas tvertnē. Tas arī jāņem vērā, kā šādā variantā no akumulācijas tvertnes sensors ir jāuzliek izdejā. Un attiecīgi, ja mums parādās akumulācijas tvertne, sensors ir jāaktivizē, lai iekārta saprot, kas notiek akumulācijas tvertnē. Tas sensors nāk līdz vai viņš papildus iekārtē? Tas ir opcija. Uz šo laikā ievērties atsevišķi. Papildus nāk tikai karsta ūdens sensors. Šajā gadījumā karsta ūdens sensoru var izmantot te, ja nav karstā ūdens tvertnes, šo sensoru mēs varam izmantot kā akumulācijas tvertnes sensoru. Kāpēc šī gadījumā nevar likt atpakaļ? Jo iekārta vadās pēc turpētas. Viņai ir jāreiz turpēt. Bet tu hidroliskā atliekā arī vai tikai uz akumulātoru? Arī uz hidroliskā? Arī uz hidroliskā, jo viņš steigās vertikāli. Viņš skaidrs un pālisnā. Jā. Bet jāņem šķirku, tad caur atbrauc. Viņš skatās to līku uzstādīto pret akumulācijas vērtas temperatūras. Netikūras krāsmas vai nosādītām temperatūras akumulācijas vērtnē, kā temperatūras arī iecīgas Jo tas lūks ir vietas akumulācijas vērtnē. To vietas akumulācijas vērtnē reiz kurš lūks, tas ir līdz. No jā. Tāpēc par temperatūras sensors akumulācijas vērtnē augstā ielikt, lai viņš zin tā temperatūra, viņš lūk iekšā sev. Un ielākajā zonā, kas ir radiatorā. Jā, ja mēs nezinām, kādā mums ir siltuma zaudējumi no ārā bloka, jo ārā bloks mums tā ārā, cik gara ir šī trasa. Jo varbūt tā, kā iekārtai ārā iznās 55 grādi, bet te jau būs tikai 50, iekārta par to ir jāsaka. Kādreiz pēc atrast, jā, mēs varam regulēt gan telpas termostātā, gan salsā kontakta termostātā, salsā kontakta termostātā. Mēs varam regulēt arī pēc nepieciešamības režīmus, īkni, kūriņu zonā. To mēs varam pārspēt. Lūdzu, iekšā salsā kontakta termostātā. Arī regulēt arī vairākus režīmus, kā viņš regulē, kā viņš paslēdz, kāpēc zonē, kā viņš reaģējas, kāpēc slēdums, viņš ir aprakstīts uzstādīšanas instrukcijas kopā ar iekārtu. Iepriekš mēs runājam, ka monobloku mīnus ir tāds, ka visiem vadiem jāiet uz ārā, bet drīzumā būs pieejams šis te MH kits, tā ir rupi sakot elektriskās daļas iekšējais bloks, kuram ir tādas pašas funkcijas, un nosacīt viņam tikai divas izslu komunikācija ar ārblokku, un pārējie visi slēgumi ir nodrošināts iekšā. Mums nav jāvar visi tie vārdi uz ārā. Mums uz ārā nāk tikai viens komunikācijas vārds bloks ir vāršana, bet visi pārējie komunikācijā ar sūkņiem, ar vārstiem, papildus sensoriem mums jau iet no MH. Jo parasti ir diezgan problemātiski visus vārdus aizņemt aiz sienas un neko pa ceļam nesaprotot par secību, kas tā risināt šo situāciju. Ejam vērā, ka šis te drīzumā tas pieņems šī tendencija. Un tieši ierīce viņa spēs tāpat kā mēs visas iekšējā bloka kontrolas funkcijas, viņa spēs regulēt arī iekšējos sildītāji, ārējos sildītāji, visi vārsti, cirkulācijas struktūri, kā arī sensori. Tālāk mēs izskatīsim kaskādas slēgumu. No rūpnīcas arī bez jebkāda papildus modeļa ir iespēja slēgt iekārtas kaskādē. Vienīgā nianse, ko te vajadzētu
karsto ūdeni spēj gatavot tikai masteļu jumts. Tikai masteļu jumti ir pieejama karstā ūdens sagatavošanas funkcija. Un tikai nāves lāčsējiem ir tā, ka mēs paši varam definēt un kaskādē, kādas iekārtas spēj gatavot karsto ūdeni. Tā ir slēgums, ko mēs vienkārši redzam iekārtas virknē, ar 3 svičiem parādā, kāds ir master, kāds ir slēgs, salīdzinām adreses un iekārtas pašas automatiskajā režīmā darbojas kaskādē. Protams, jāņem vērā arī hidrauliskā armatūra, lai mums te diametrs ir lielāks nekā, lai mums te spētu nodrošināt plūsmu. Iekārtā arī pati izvēlās pie kādas slotas slēgt iekšā papildus ārloku. Ja vajag to individuāli pieregulēt, to var darīt pie kādas slotas un pie kāda laika iekārta pieslēdz masteru loku, pieslēdz citu ārēju loku. Iekārta arī skatās pēc laika, cik katrs ārējais loks ir nostrādājis un izlīdzina darbības laikā, izlīdzina tā, lai visi ārēji loki darbojas vienmērīgi. Lai nebūtu tā, kā pēc 5 gadiem eksploatācijas viens ārējais loks ir nogājis 400 stundas un otrs 2500 stundas. Tas viss tiek automatiski sakārtots. Un arī te ir parādīts, jā, ka līdz mās plāšas sērija tikai mastervies spēj gatavot karsto ūdeni. Un mās plāšas sērija var katrai no ārējām lokam pateikt, vai viņš gatavo karsto ūdeni, vai viņš negatavo karsto ūdeni. Tāpat arī, ja runā iet kaskādēs slēgumā ar termostiem, sistēmā nepieļauj vai kopēju iekārtu skaits, kas iet termostā, nepasniedz 50%. Un tāpēc arī mums ir info, ka kaskādes slēgums viņš efektīvāk darbojas nekā moduls slēgums, nekā viena iekārta. Jo termosta laikā nav nepieciešamības slēgt iekšā elektrisko stildītāju iekārti šādā gadījumā coks būtu iemākt. Protams, arī pastāv aizsardzības, ja mums pazūd komunikācija, vai mums kaut kas nav, kas kādas slēguma pareizi, mums iekārta ziņos un mums signalizē. Hidraulisko daļu. Viss, kaut kādi jautājumi par slēgumiem. Hidraulisko daļu, ja mēs ņemam, teiksim, iekārtas sistēmu, radiātoru, jā. Hidrauliskais satelītājs ir vajadzīgs dēļ tā aspekta, lai nodrošinātu visu laiku. Ja mēs neliksim hidraulisko satelītāju kaut kādā veidā jāliek aizsvārsts vismaz un bufertvētni, tā kā skēmas, bet vienkārši virkne uz atpakaļgaitu, bet tā to vajag nodrošināt minimālo atpakaļšķi notālu. Gadījumā, ja aiz radiātori aizvērsies cietā iekārtai enerģija uzspēsim debes. Tādā veidā to darīt. Protams, tad nav vajadzīgi kādi papildus sensori, tā tālāk vienkārši liekam ķēdē atpakaļgaitā, ja mēs paskatāmies uz schēmas. Tad šī informācijas projekta nav jāliek tā, ja vienkārši vajag likt uz atpakaļgaitu un visu. Tiem izvadiem, nevis šeit. Cik ir tas minimālais apjomums? Protams, tas ir atkarīgs no jaunas, bet minimālais 50 litru. Klāsīs priekš vairāk. Vēl jautājumi? Lējam tālāk. Izskatīsim elektrības slēgumus, elektrības aspektus. Paskatīsim, kas mums ir lancīgi un vedrā, tā izskatās iekārt izjauktā veidā.
Mēs jau minējām, ka visas plates tiek taissektas, lai nebūtu tā, ka tur iekšā trāpa gāze. Arī visi iekārtas mezgli un relēji ir droši pret dzirksteļošanu. Iekārta ir 2 plates, galvenā plata vadības, inventora plata un platiem, kur vajag ievietot platus. Attiecīgi mūsu variantā te būs arī iekšējais sildītāja ieslēguma klemens un vadība. Un galvenā plata barošana un temperā. Ir viegla piekļūšana, lai piekļūt pie elektrības ieslēgumiem, ka mēs noņem tikai vienu vāku un platas modeļas vāku. Mēs tad tiekām pie visiem elektrības kontaktiem. Priekšā arī nav jāņem izvarēstē, ja mums jāveic remonta darbi, mums nav jāņem nost visa resta, mums jāņem nost tikai rests viena daļa, un šajā gadījumā, lai noņemtu inventora plate, mums ir atries savienojumi un plate izņemams tikai paceļot to uz augšu. Būtiski atšķirība no iepriekšējās CR320 sistēmas, kā iepriekš mums bija kopā ārā bloku un monobloku 4 plates. Tagad tas viss tiek apvienots, ka mums ir galvenā vadības plate, kas vada gan hidraulisko, gan pneumatas sistēmu, un inventora plate, kur jau ir ieguvēta filtrators. Tas viss atvieglo kaut kādas nepieciešams veids defektācijas, kā mums ir mazāk konkurenti, ko mums vajadzības gadījumā defektēt. Te ir paradīgi visi porti, kontrolas signāli, un, protams, ir iespēja sagatavot USB karti ar programmu un apjaunot iekārtas programmu, ja nepieciešamības. Tā izskatās invertora plates. Un attiecīgi tā izskatīsies iekšējā sildītāja vadības plate, vairs nav kontaktori, te būs varošana 3 fāzes un relēji, kas pados stāvu uz siltelementiem 3 kW un 6 vai 3 kW. Šajā gadījumā te viss ir ļoti komfortabli un, protams, arī ir atpakaļ saite ar iekārtas vadību un iekārtu redz, vai te darbojas vai nedarbojas. Elektriskais schēmās ir pieejama visa informācija, gadījumā jums ir jāveic defektācija. Mēs zinām, kur ir jābūt voltāžai, lai saprastu, vai ir kaut kas kārtībā, vai nav kārtībā, vai ir jāmaina plati, vai nav jāmaina plati. Vienīgais nosacījums ir tas, ka, ja mēs veicam kaut kādus mērījumus platēm, to nedrīkst darīt, kad iekārta ir nobarota, vai to invertora plati izņemt ārā, nobarot viņu atsevišķi, un tad testēt, jo mums ir 290 gāze, kas ir sprādzienu bīstama, par visiem drošības aspektiem izstāstīs tālāk Dmitrijs rūpīgāk. Bet, ja vērā, mēs vienkārši nevaram pieejot pie iekārtas un vērt vāļā tādas vakus un kaut ko to mērīt, jo mērījuma laikā, kad mēs pieliekam kaut ko pie kontakta testeriem, mums nevar rasties kaut kāda cilstuma, jo mums ir reāli nopuldots, uzreiz situācija kļūst īstā. Uz galvenās plātes mums ir display, kas mums parāda, ja gadījumā ir kaut kādas kļūdas, un kad iekārta darbojas, parāda kompresoru frekvenci. Arī no rūpnīcas mēs varam slēgt klāt modmusu, ķēdē līdz 16 kontrolieriem mēs varam saslēgt vienā reizē un pieslēgt pie modmusu, lai vadītu atomu ar gudrām mājām, un kā mēs vēlamies pastāv daudz dažādu variantu. Tad tālāk izskatīsim, kā pareizi jāslēdz savsie kontakti. Te ir vienīgā niansē, ka visus trīsgaitniekus mēs varam slēgt bez schēmām, bez klēmēm, bet visiem pārējiem mezgliem, gan ārējo siltuma avotu, gan recirkulācijas sūkņus mums ir jāslēdz savu palētēju.
lai nenoslogotu lieku plati un nededzinātu plati izgludus, bet cirkulācijas ūdeni, kas nav kārtībā. Arī ir iespēja paņemt no iekārtas signālu, kad ir avārija, vai pat iekārta iet deforstādus. Varbūt ir kaut kāds sildītājs, lai palīdzētu iekārtu iziet deforstu lietrīgāk, var paņemt šo signālu, vai nu pievienot arī kaut kādu siltu. Attiecīgi, ieņem vērā jums parādās vērtēs sildītājs, viņš jāslēdz arī caur kontaktoru un jāparedz pārkaršanas aizsardzību. Attiecīgi, jātiek parādīts, kā pieslēgt sausā kontakta termostatus un smart grid funkcijas. Un atkal, MH5, ja mēs gribam izvairīties no tā, kā mums tās var jau aiz sienas, mēs varam ielikt šo kitu un tad komunikācijas pats aizies, principā tā kā splītā. Viens pats aizies pie ārā bloku, tiek parādīts tā piesliekuma schēma, vada garums var būt maksimāli 50 metri. Mēs kaut kas te varam likt no ārā bloku. Tā ir schēma iekšējais sildītāja, mēs varam konfigurēt, no kādu jaudu maksimāli var darboties elektriskais sildītājs, un uz ko viņš var darboties uz kastu ūdeni. Protams, ja mums ir kaut kādas defektīva iekārta, nedarbojas kā vai, mums ir pieejama visa info, kā pārbaudīt, kā darbojas plati, kādai plati ir jābūt spriegumiem, kā pārbaudīt diožu tiltus, kā pārbaudīt biosils. Tā info ir visa pieejama servisa manuālu, bet vienīgais nosacījums, ka tā gadījumā invertora plati jāņemās no iekārtas un jānabaro atsevišķi. Ja vajadzības, lai mēs gribam novērt voltāžu. Un attiecīgi, protams, kompresoru mēs varam nomērīt kā parastu kompresoru. Ja mums ir aizdomās, ka kompresoru kaut kas nav kārtībā, mums jāmēra pretestības starp tinumiem. Ja tā pretestības starp tinumiem atšķirās kaut kādā tinumā, tad tas nosacīt automatiski nosaka, ka kompresors ir bojāts. Ja ar tinumiem pretestījumus ir viss kārtībā, tad var nomērīt izolācijas pretestības korpusu. Tā izolācijas pretestība ir jābūt lielākai par 3 megaomu. Un tā arī parādīs, ja mēs mēram pretestības starp tinumiem, vērtības ir vienādas, tad mēs mēram izolācijas pretestību un nosakām, vai kompresors ir kārtībā. Ja mēs redzam, ka starp tinumiem mums pretestība nav vienāda, tālāk mēs varam neturpināt uzreiz saprast, kā kompresors ir jāmaina. Tādā veidā mēs ņemam mūsu teikumus no kompresora. Protams, arī jābūt uzmanīgam, kad mēs mēram izolācijas pretestību, mēs padodam uz kompresoru no 500 līdz 1000 voltiem, lai nevajag turēt virsū pirstus, lai nebūtu elektrības triecieni. Tā kā īstumā elektrības aspektiem arī ir viss kaut kādi jautājumi. Viss izdzīvo. Tūlītās iziesim instalācijas aspektus, uztaisīsim mazu pārtraukumu, tad turpināsim tālāk. Pie instalācijas ir jāņem vērā, ka Māris jau minēja, ka iekārta ir diezgan liela, un tā ir diezgan smaga. 8-kvadratīgā iekārta, vienfāzīga. Viņas svēr 170 kg, 16 kg, 120 kg. Ja mēs ceram iekārtu ar krānu, jāņem vērā, ka komplektā mums nāk speciāli leņķīši, kuras ir jāpieliek pie restes, lai ar stropēm nesabējātu plasmasas resti. Ja leņķīši ir komplektā. Attiecīgi, protams, tā visā visumā
jāņem vērā, ka mums ir jaunā gāze ir bīstama, uzbīstama, tāpēc mums jābūt līdzi uzēšanai aparātam. Nav jābūt atklātam viesmas vai siltumu mālo, arī ir jābūt atbilstošam instrumentam, jāņem vērā, ja mums ir gāzes noplūde, gāze smādāta par gaisu, ja sakrājas lejā, tāpēc arī ir attiecīgi prasības pēc iekārtas novietojuma, mēs nevaram iekārt novietot tuvāk durvīm, logiem, un ja mums ir pagrabalogi, arī tā visa informācija, kā ienovietu iekārta ir pieejama uzstādīšanas instrukcijā. Ja mums ir iekārtas kaskādas slēgums, tad jāprotams mums arī jābūt minimālām attālumam starp blokiem, ja tie pūš viena virzienā, un vēl lielākam attālumam ir jābūt jāpūš pretējā virzienā, lai ir nodrošināt iekārtu normālu gaisa apmaiņu. Arī no servisa skatiena starp blokiem arī jābūt minimālā attālumam, ja mums jāveic kaut kādiem remonta darbi vai apkopes, mums jānodrošina piekļuvi iekārtai. Attiecīgi, protams, ja mums ir reģions, kur ir liela sniegšana vai vieta, kur ir ļoti liela sniegšana, tad jāpareic arī jumtiņi, jāpiestiprina iekārta, lai jāiet kaut kāds tīkli vēji. Un, protams, jāievēro katram modelim minimālās prasības, tas prasības arī attiecas uz hidraulisko sistēmu, kur mēs varam izvietot trīsgaitas klāstu, kur mēs varam izvietot boileri, un cik tālu mēs varam vilkt komunikācijas vārdus kopā ar iekārtu instrukcijai. Mums ir parādīts saraksts, kam ir jānāk komplektā, mums komplektā nāk viens sensors karstā ūdens, filtrs, pūks, stiprinājumi, drenāžas caurulīti, un mēs varam vienkārši pārbaudīt, vai mums ir viss komplekts. Attiecīgi drenāža arī jāuzbeļ, drenāža riepas iekārtas apakšā, un iekārta jānodrošina kondensāta novade arī pie mīnus temperatūra, lai nebūtu tā, ka mums iziet ārā kondensāts un pēc 20 centimetriem viņš atsalst un tad jāliek sildīšanas kabelis un ko signālu var paņemt, kad viņš darbojas no depozita. Un arī jāņem vērā, ka mums ir aizsardz plāksne, kas nāk kopā ar iekārtu. Dažreiz cilvēki to nepamana. Uz radiatorā otrā pusē to plāksne jānomaina. Mums bija gadījums, kad mēs atbraucam uz objektu, ka iekārta tā ir trešā, pienāk iekārtas un redzot, ka šī te plāksne nav maņa. Kā arī, protams, iekārtē ir transporta stiprinājumi. Ja mēs nenoņemsim transporta stiprinājumu, tad būs liekas skaņas, vibrācijas. Un, kad mēs lietam publikas ienas, mums arī ir paredzēts vieta vadiem. Bet, protams, puls, tā kā krāsainā pulsašu displēju, nevajag publika vitus sienas, kur ir tiešais saules stāri. Jo tad mums būs grūti kaut ko saredzēt, ja mums puls būs ielikta, kad tiešais saules stāros. Jāsadūvē hidrauliskā sistēmā tā, lai tā darbojas līdz 3 bāru sistēmai un līdz 80 grādu temperatūru. Jānodrošina noliešanas vesti, jānodrošina arī apgaisotāji, kaut vai iekārtā ir ieguvēts apgaisotājs, no rūpnīcas ir jāatver, bet mums ir sarežģīta hidrauliskā sistēmā, jo ir jāpareic arī papildus apgaisotāji. Drošības grupa arī? Drošības grupa iekārtai drošības vārds ir ieguvēts, bet izplēšanas vetne nav komplektā, izplēšanas vetne ir jāieguvē paša. Kā meisteri arī teica šodien, ka gadījumā jau mums ir glikola, tā izplēšanas vetne ir jābūt pilnāka apjoma par 30%, jo glikola izplēšas vairāk nekā ūdens. Attiecīgi, arī mēs zinām, ka iekārta jānodrošina minimālā plūsma, tieši dēļ tā ražotājs prasa likt hidraulisko atlitāju. Ja mums ir hidrauliskais atlitājas
sistēmā. Tad mēs varam nodrošināt, ja mums nepastāv hidrauliskais atdalītājs sistēmā, mums obligāti jāieliek vērtas klāsts, jāieliek attiecīgi mikrofonu. Komplektā nāk rūžu filtrs. Rūžu filtrs jāliek atpakaļgaitā. Un caurvades ir jāizolē, lai mums nebūtu lieki siltuma zudumi pa ceļu līdz patērētājiem. Protams, pārējiem apkures jāizglīto atbilstoši instrukcijām, lai mums neveidojas gaisa, nepaliek gaisa cirkulācija ar sūkni, neveidojas kavitācija. Un ja mums ir vairāk zonu vadību, bufertu vērtē ir obligāti kopā bufertu vērtnes sensoru. Un kā iepriekš teicu, kā izplēšanas traukumi jābūt obligāti, te ir parādīta schēma, ja sistēma ir ūdens, ja mums kopumā ir, parasti vidēji 200 litri ūdens, mums kā minimums 315. Ja mums ir mikrola, vai ielikt klāt 30%, un mums būtu lielāka izplēšanas spēja. Iekārtējā aizmugurē ir paredzēti vairāk porti vādu slegumiem. Ja mums ir barošanas vādi, viņi nedrīkst iet kopā ar komunikācijas vādiem, lai iekārta uzvestos korekti darbojas, jo jaunās voltāžas ietekmē zemes voltāžas darbību vādiem. Un attiecīgi, protams, kad mēs taisam elektrības pieslēgumu, ja mums ir mīkstais vārds obligāti jāliek padarītas, nevar nekādā gadījumā dažādu diametra vadus slēgt pie vienas klēnes. Un ja mums ir cietais vads, tad viņš jāliek kā cilpā, ja mums ir kontakts pa visu klēnes platību. Kā arī mums vajag iemeklēt atbilstošu vādu šķiersgriezumu, lai mums nebūtu tā, ka 16 kilotīgai iekārtai vāds 75 kvadrāti, mums uzreiz sāksies vāzu karšana, vāds sāks karst, uzreiz voltāži kritīsies un iekārta nebīs kļūt. Jāņem vērā, kā elektrības jaudu iekārta ir iespēja ierobežot, nosacīt, ja mums ir elektrības pieslēgums 20 ampēri, bet iekārta patērē 25, ka šajā variantā mēs varam 8 soļos ierobežot iekārtas jaudu. Bet šajā gadījumā loģiskajā arī efektivitāte pazeļināsies iekārtē, varbūt karstais ūdens nesūdīsies tik ātri, un arī tik ātri mēs nevarēsim dabūt komfortālu apkuras lokā. Kā iepriekš ir parādīts, būtu ir iespēja pieslēgt pie motosa tīkla, un attālums no pults līdz iekārtē varētu būt 50 metri. Visas schēmas ir precīzi parādītas uzstādīšanas manuālī, kas nāk no iekārtas, un ja mums ir smart grid funkcija, tad tā ir jāaktivizē un arī jāpasaka, kā tā darbojas. Eksportā, jā, mēs varam definēt signālus, ko mēs gribam dabūt ārā vai avārijas signālu vai defrost signālu. Un būvējam kaskādas sistēmu tā, lai mēs katru bloku varētu atslēgt hidrauliski, un lai mums kopējā padarījuma sistēma ir atbilstoši diametri. Kaskādas slēguma jāņem vērā, kā pēdējiem kaskādas slēguma blokam ir jābūt pretestība uzliektai, pretestība nav komplektā, lai galvenais bloks master unit varētu saprast, ka šīs bloks ir pēdējais virknē un attiecīgi spēj nodarboties. Kad mēs uzlikām sistēmu, mums ir izvēles, mums ir iespēja veikt dažāda veida testprānu, gan sildīšanas, gan dzēsēšanas testprānu, gan karstūdens sildīšanas testprānu, kā arī apgaisošanas testprānu, kad mums vajag atgaisot hidraulisko kontroli, gan arī pārbaudīt vārstu darbību, atsevišķi sukņu darbību, sildītāju darbību. Un visi
visi darbības parametri ir pieejami operation. Izvēlējam operation parametri, tad mums ir pieejama informācija no visiem sensoriem, kas ir pieejami iekārtā. Tā kā uzstādīšanas aspekti, arī mēs izgājam cauri jautājumu, lūdzu. Vai, piemēram, mēs freona sistēmas itreiz zāru blokus arī kaut kādā iekštelpā liek, vai šo sistēmu... Bloku nekādā veidā nevar likt iekštelpā. Šitas ir kategoriski aizliegts? Jā, nekādā veidā. Jo principā pat 32. gāzes iekārtu likt iekštelpā, tur arī jāskatās pēc freona daudzumiem un jānodrošina telpa ventilācija. Šai gadījumā nav, tas Eiropas Savienībā neatļauj likt ārējo bloku iekšā. Ko? Ko arī var likt, bet tikai ar nosacījumiem, kā iekārti tiek nodrošināt namā gaisa apmaiņa. Jā, ja mēs taisam kaut kādu apmalīti, nevajag, nezinu, ar dēliem visu taisīt ciet, jo savādāk iekārti vienkārši saldēsē. Ir mēģinājis, neviens mēģinājis ārā blokus ieskatīt vieniņos, pagrabā un citur. Tas nekad nav beidzies labi. Tas beidzās to, ka pēc gada tiek pārnodātas iekārtas, jo iekārtas no iekārtām neklīdams. Ūdens ir jānovada. Lai novadītu augstos vieniņos ūdens, tas nozīmē, ka ir jāliek pārnodāt. Nav ieteicams, nemaz eksperimentēt. Iekārtām jābūt ārā, eksperimentus beidzās neveiksmīgi. Vai klientam tā ir pateikt, tas ir liels risks, tas nevienam nav vajadzīgs. Efekta vietā būs defekti. Tieši tāpat ir ar pagrabiem. Ja mēģināšu uzstādīt pagrabos, jo ir tas iespējas, ka pagrabā ir siltāks nekā ārā. Tas viss beidzās ar to, ka pēc gada izrādās, ka pagrabs ir nosaudēts, ir uztaisīta mākslīgi saldēta. Un tā vietā, kad cilvēks ir iedomājis, ka viņš saņems 0, tad ārās mīnus, viņš saņems mīnus, tad ārā ir 0. Jā, diezgan ātri iekārt vienkārši sasaldēs to telpu, jo telpā nav nekāds gaisa apmaiņas. Mēs esam par uzvēršoši tā, ka mums izstāvis tīkla kaste, kurā ir ielikts ārā bloks, un mēs paši esam klasta kastē panākuši vasaras vidū -21 grādu. Pilnīgi ārā bloks ātri nocasē to pilkumu, kas viņam ir. Tas mums bija vairāk kā demonstrācijas vajadzībām, ka bloks ir -20 grādu silti. Pilnīgi mierīgi uztaisam kubikmetrā pilkumā no kubikplasta slēgtu kasti, viņš teiktu nocasēs pāris minūtu laikā. Tā kā efekta vietā būs defekts. Jā, to nevajag. Ja jautājumā nav, tad uztaisam tagad 10 minūšu pauzi un mēs esam